Kas ir kvarts un kāpēc tas ir mūsu pulksteņu sirds? Sveiki, inženierijas cienītāji! Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kā tik mazs priekšmets, kā rokas pulkstenis, spēj būt tik neticami precīzs? Atbilde slēpjas materiālā, kuru jūs iespējams jau pazīstat, bet kura burvība ir tā dziļākajās īpašībās. Sākot no modinātāja pie jūsu gultas līdz pat chronometram jūsu mobilajā telefonā, lielākā daļa mūsdienu ierīču, kas mēra laiku, ir atkarīgas no maza kvarca kristāla. Bet kas ir šis kvarts un kāpēc tas ir tik īpašs, ka tas spēlē galveno lomu pulksteņa precizitātei? Savā būtībā kvarts ir minerāls, kas sastāv no silīcija dioksīda, jeb SiO2. Tas ir viens no visizplatītākajiem minerāliem Zemes garozā. Tas sastopams dažādās formās un izmēros, sākot no pludmales smiltīm līdz skaistiem caurspīdīgiem kristāliem. Kvarta skaistums nav tikai tā izskatā, bet arī fascinējošā elektromehāniskā īpašībā, kas pazīstama kā piezoelektriskais efekts, kas padara to ideāli piemērotu laika mērīšanai. Precīzi. Bet kas īsti ir šis piezoelektriskais efekts un kā tas ļauj dabiskam akmens gabalam skaitīt laiku? Iedomājieties sekojošo. Kad jūs uzspiežat mehānisku spiedienu uz kvarca kristālu, tas rada nelielu elektrisko lādiņu. Un notiek arī pretējais. Ja jūs uzliekat tam elektrisko spliegumu, kristāls deformējās vai pagriežās. Šo spēju pārvērst mehānisko enerģiju elektriskajā un otrādi mēs saucam par piezoelektrisko efektu. Šo efektu atklāja brāļi Pjērs un Žaks Kirī 1880. gadā. Un tas ir noslēpums, kas slēpjas aiz daudziem mūsdienu ierīcēm, tostarp mūsu pulksteņiem. Lielā atklāsme ir tāda, ka, kad kvarca kristāls tiek sagriezts un nopulēts ļoti specifiskā veidā un ievietots elektroniskā ķēdē, tas sāk vibrēt ārkārtīgi precīzā un stabilā frekvencē, kad tam tiek pievadīta elektriskā strāva. Tas ir kā mazs svārsts vai metronoms, bet ar nepārspējamu regularitāti, vibrējot miljoniem reižu sekundē. Šī frekvence ir tik nemainīga, ka tā kļūst par ideālu pamatu laika intervālu mērīšanai. Elektroniskā ķēde, kas tam pievienots, ir izstrādāts tā, lai skaitītu šīs vibrācijas un pēc noteikta svārstības skaita nosūtītu impulsu pulksteņa motoram, kas pārvieto rādītājus vai attēlo laiku digitāli. Tas ir nepārtraukts cikls, kurā elektriskā enerģija tiek pārvērsta mehāniskā vibrācijā, un šī vibrācija tiek skaitīta ar pārsteidzošu precizitāti. Un kāpēc tieši kvarts, nevis kāds cits materiāls, tika izvēlēts šim tik smalkiem uzdevumam? Un kāda ir tā lielākā priekšrocība salīdzinājumā ar citiem elementiem? Atbilde slēpjas tā stabilitātē. Kvarcam ir dabiska rezonanses frekvence, kas ir neticami izturīga pret svārstībām. Tas nozīmē, ka tā vibrāciju ātrums nemainās. Pat ar nelielām temperatūras vai spiediena svārstībām, kas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu precizitāti ilgtermiņā. Turklāt kvarts ir salīdzinoši izplatīts un tāpēc lēti iegūstams un apstrādājams, padarot kvarca pulksteņa tehnoloģiju pieejamu ikvienam. Pirms kvarca pulksteņiem mehāniskie pulksteņi bija sarežģīti mākslas darbi. Taču tie bija atkarīgi no atspērēju, zobratiem un escapement mehānismiem, kas cieta no bērzes, temperatūras un pašas gravitācijas, padarot tos dārgus un mazāk precīzus. Kvarca ieviešana padarīja augstas precizitātes laika mērīšanu pieejamu visiem. Bet kā ir ar silīciju? Kāda ir šī elementa saistība ar kvarcu un ar mūsu pulksteņu darbību? Kā jau es paskaidroju, kvarts ir ķīmiski runājot silīcija dioksīds. Tas nozīmē, ka silīcija elements ir kvarca kristāla pamatkomponents. Tomēr silīcija saistība ar pulksteņiem sniedzas tālāk par to, ka tas ir tikai kvarca pamats. Tīrs silīcijs ir mūsdienu elektronikas pamats. Tas ir galvenais materiāls, ko izmanto tranzistoru mikroshēmu ražošanā, kas ir gandrīz visu ierīču digitālās smadzenes. Mūsdienu kvarca pulkstenī kvarca kristāls ģenerē frekvenci, taču tieši integrētās schēmas, kas balstītas uz silīciju, pastiprina šo vibrāciju, saskaita impulsus un pārvērš tos digitālā displejā vai kustībā, lai darbinātu rādītājus. Tātad kvarts ir laika meistars, bet silīcijs savā pusvadītāja formā ir elektroniskais inženieris, kas pārtulko un pārvalda šo precizitāti.
Kvarca pulksteņa izgudrošana 60. gados iezīmēja to, kas kļuva pazīstams kā kvarca revolūcija. Šī inovācija pārvērta pulksteņu industriju, padarot mehāniskos pulksteņus, kas agrāk bija precizitātes zelta standarts, par luksusa vai kolekcionējumiem priekšmetiem. Kvarca pulksteņi bija un joprojām ir precīzāki, izturīgāki un daudz lētāki masveida ražošanā. Kvarca tehnoloģija neaprobežojās tikai ar rokas un sienas pulksteņiem. Tā stabilitāte un precizitāte izrādījās nenovērtējama neskaitāmās citās pielietojuma jomās, piemēram, datoros, lai sinhronizētu to iekšējos procesus, telekomunikāciju iekārtās, lai nodrošinātu signālu skaidrību, un pat zinātniskajā un navigācijas aprīkojumā, kur nepieciešami ārkārtīgi precīzi laika mērījumi. Tāpēc nākamreiz, kad paskatīsieties uz digitālo vai analogo pulksteni, atcerieties, ka aiz šī ciparnīcas vai displeja var slēpties mazs un pieticīgs kvarca kristāls. Pacietīgi vibrējot miljoniem reižu sekundē, nosakot jūsu dienas ritmu ar precizitāti, ko inženierija un zinātne sadarbībā ar dabas īpašībām ir padarījušas iespējamu. Tas ir pierādījums tam, kā materiāla īpašības apvienojumā ar cilvēku intelektu var atstāt milzīgu ietekmi uz mūsu dzīvi. Ja es ticu līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt kanālu. Ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par mūsu biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot šādu veidu saturu šeit platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja esi ziņkārīgs uzzināt par kursiem, kurus mēs iesakām šeit kanālā, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā. Lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām un attīstītu dažādas prasmes, kas apvienojot ar pieredzi ir ļoti vērtīgas. Vai tu jau zināji par kvarca nozīmi pulksteņos? Vai zināji, kāda ir tā funkcija pulkstenī? Atstāj komentāri, jo es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu ziņkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, aktivizē zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā nu ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!